Cūkartē in general ir ļoti dārgi augļi. Par dārzeņiem tā, bet ok, viņš spiko manas izžetu reāli. Viens secinājums par Spāniju šeit šausmīgi dārgi āboli. 3 eiro par šo maisiņu. Nu, ok, bet tā kā Latvijā tev reāli met pakaļ, jo citroniņi. Šitie aug uz ielas, bet viņi tie nav ēdami. Laims tikai 90 centi. So, es tomēr izdomāju, ka man jānopērk tie āboli, aitas siers, kuras ēdu man ļoti, ļoti garšoja. Un tad es izdomāju pagaršot šo pistāciju lietu ar visu krūzi. Draņķi, mēs pērkam draņķus. Mēs saprikāmies draņķus. Šis bija vienīgais produktīvais, ko es šodien esmu izdarījis, izņemot aizgājis uz darbu, un tagad mēs ejam papildināt Markus ēdalonu. 7 eiro. Šeit, caur 5 minūšu nokavēšanos mēs tikāmies ar Kiraldā. 6 eiro tikai. Tas ir kinda crazy. Vai arī man tikai šķiet. Markus ir gatavs kardio, kāpt augšā. Kur viņš pozo? Viņš nav. Šis varētu būt kā kaut kāds expectations versus reality video, jo tas ir iepāsts. Iespaidīgi. Milzīgi zvani. Skāpām 30 stāvus, lai pastītos. Listen to the fear that's gone. Strangled by the wishes of later. Hoping for the arms of later. Get to me the sooner or later. Stūrņiem un zvaniem mēs paskatījāmies un tagad atkal jāiet lejā. Tas ir Spenteris. Mēs bijām tur uz ganiem. Mēs bēgām prom no Spānijas. Šodien mēs pabeidzām darbiņus, un tad mums bija sarunāts sadīties aiziet uz vienu muzeju, bet pat cik šodien ir paredzēta kaut kāda vētra, nav Seviļas cilvēki vispār nemāka uzturēt, izdzīvot lietu. So, I guess dēļ lietus tas muzejs ir ciet, un viņiem ir tā kā 2 ēkas, un abas viņas ir ciet. So, Markus man atvedis kaut kādu hidden gem. Un jā, mēs iesim laikam mājās, jo man šeit plīt baigi līsi. Visi skrien, visi veikali ir tukši. Tikko bija zibens, tas nav tāda bēda, bet paļavam vēlāk sāks riktīgi gāzt, un tad būs. Jau otro reizi es izmirkšu, esot Seviļā. Jau ir aplūdis, lai pateiks, tur jau ir aplūdis. Jā, viņiem te nekur nav tā kā tās noteikti caurules, noteikti tās kā kanalizācijas, tev te viss vienkārši tā kā vienā zupā un jau.
So, šodien man nebija jāsēž ofisā, man bija jāapšais Sieras parkā, kur es strādāju. Mēs sadarbojamies ar vairākām kompānijām, un es principā veidoju tā kā vairāk fotogrāfijas un social media postus un bla bla bla, visāds video taisu. Un man iedeva ļoti daudz svaigā siera, kurš bada vēl ļoti garšīgs. Tik labi sanāca. Man mugursam ļoti smaga. Un šis arī nav viegls, tur ir groziņš un visādi propi. So, es nezinu nogurusi. Tādiem, kurā iesvedēs būt grāmatām, bet ir vienkārši tukši kartoni, vai īstas grāmatas šeit for everybody to see. Šīs vienkārši iet uz rīnu. Oh my gosh. iPhone. Papugāji. So, te baigi nav ko redzēt, ir tikai kaut portreti. Portreti un markus. Uz Burger King, jo te var dabūt Star Wars pudeles. Un es dabūju savu pudeli, beigās sūdz, bet mēs ielējām pārējus, bet vienkārši nūdījums, viņš savs nasty. Gosh. Vai arī, is the Burger King really the king of burgers? Mēs nopirkām garšīgas bločkas. Mēs tagad iesim ēst. Es nedaļuši, cik daudz es samaksāju, bet Speķis. Speķis? The fat. Ir labi? Garšo kā saldēta maize. Tā kā pizza kaut kāda no Maximas. O jā. Nepareizā. Oh my god. Šodien mēs braucam uz Kordovu. Mēs apgalva diezgan agres. Bet mēs redzēsim, kas tur būs. So, mēs atbraucām savu paspēju vilcienā uzkrāsoties. Tagad mums gribas ēst. Mums still nāk miegs, so mēs iesim ēst churros or something like spāņu brokastis. Un tagad man ir netīra kamera. Markusam vienmēr netīra kamera, tagad man ir netīra kamera. Mums ir spāņu brokastis. Kaut ko mēs pasūtījām. So, mēs apēdām, devaurojām visu. Šis bija diezgan fire. Latvijā man vienkārši tā nevajag. Markus grauž ābolu, jo viņam bija par treknu. Īstenībā man arī. Nē, bija labi. Bija labi, bet viņam ir tā karstā šokolāde, kas ir ļoti bieza. Un viņā dipoja iekšā tās porras. Tas bija mans dzērs. Jā, bet tu varēji pasūtīt. Bija tā kā maize, kurai bija jālai visu tomātu pļura, un tad tā kā bekons vai kaut kāds veisnīgi. 12. ir rezervācija tajā mošajā, un tagad mēs vienkārši ejam pa pilsētu. Šī ir tā kā mošeja / katedrāle, un stāsts par to vietu ir tāds, ka viņa ir gandrīz 1500 gadus veca. Un no sākuma kristieši sāka būvēt, viņi te bija pāris kaut kādu laiciņu. Bet tagad Iberijas pussalā ienāca musulmaņi, viņi pārņēma šo vietu un pārtaisīja viņu tā kā par mošeju. Bet tad
kristiešu atkal viņu pārņēma un pārbūvēja tā kā par katedrāli. Stay away, don't you invade my home. Best off if you hang outside. Don't come in, I'll only run and hide. Who can it be now? 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 Who can it be knocking at my So, mēs atnācām uz Ventas rungu. sound? Jep. Across the floor, Paskatieties, cik daudz ir cilvēki. Tas ir insane. I'll be trapped, and here I'll have to stay. I've done no harm, I keep to myself. There's nothing wrong with my state of mental health. I like it here with my childhood friend. Here they come, those feelings again. Esi manā logā. Who can it be now? Who can it be now? Who can it be now? Is it the men come to take me away? Why do they follow me? It's not the future that I can see. It's just my fantasy. Tādu autentisku vietu, I guess. So, es paņēmu peļa astes rīsus. Un viņš ēda, viņš bija picky eaters, viņš ēda friškas ar nuggetiem. Nē, nu, come on. Viņš ēda kādu flamenkin. Tā bija tāda gaļiņa, tas bija hamons, tā kā deep fried ar friškām. Nav nekāda sevija. Do you mind? Nav vairāk nekādas. Bet, kad mēs pasūtījām vīnu dzerumu, tas džeks mums neiedeva dzērienkartes, es viņam vienkārši pateicu dos vīnos blankos. Un man liekas, viņš mums atnesīs visu kaut kādu visdārgāko, bet nē. Bija tikai 3 eiro par glāzi, so jā. Mēs reitojam šo vietu kaut kādi 7, 8. So, bija pretty good. Mēs domājam, ka šis ir tā kā vienkārši kaut kāda komanda viņiem, jā? Nē, tas ir, es domāju, bet tas ir USSR, tā kā mēs esam gatavi futbolu veikalā. Tur vēl. Look at this dude.